Taisons dēls! Taisons! Taisons, nāc šur, dēliņ! Tašons tas ir, viņš ienirst, es dzirdu kliedzienus, skrien, Marla. Kas notiek, vecīt? Vecīt, kaut kas kliedz, vecīt. Tiešām Taisons metās iekšā. Marla nāc! Nē, Taisons nāc! Taisons sasodīts! Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem sūtu sirsnīgus sveicienus, cieņu un mīlestību šajā jaunajā dienā. Šodien, brāl, es beidzot saņēmos drosmi un paņemšu savus lauvus sev līdzi. Pūkstens ir 1 naktī. Tieši tajā laikā, kad vilki, šakāļi un lāči iznāk ārā, es iešu uz mežu. Jūs jau sen prasījāt no manis nakts meža video. Es teicu, labi, iesim. Jau 2 stundas dzirdams ļoti skaļas šakāļu un gaudošanas skaņas. Visi suņi ir sajukuši prātā, jūs jau dzirdat. Tagad, kad iešu uz mežu, domāju, ko lai ņem līdzi, tā arī pārdomāju. Naktī tagad var nebūt tikai dzīvnieku briesmas, tās var būt arī cilvēku briesmas. Tāpēc es ņemšu savus sarsuņus, labi? Padomāju, kuri sargā vislabāk. Es ņemšu Taisonu tēti, paņemšu mūsu Marlu, paņemšu mūsu Zeinu, mūsu jauno meiteni, viņa arī ļoti labi sargā. Šodien mēs visus 3 savāksim un dosimies uz mežu, draugi. Ir tikai viena problēma. Marla un Zeina šobrīd ir meklēšanās periodā. Patiesībā, vai tā ir problēma vai nav, ļaujiet man jums paskaidrot. Tā kā viņas ir pārošanās periodā, viņas izdala īpašu smaržu. Kad mēs dosimies uz mežu, ir ļoti liela iespēja, ka tas piesaistīs savus dzīvniekus. Šeit arī Taisons tētis iesaistīsies, brāl. Labi, jaunieši, mierīgi, tagad nāciet, vispirms paņemsim Marlu, draugi. Lūdzu, tajā laikā nepieviliet mani, redziet, es jūsu dēļ riskēju un šajā nakts stundā dodos uz mežu. Lūdzu, lai atbalstītu, neaizmirstiet nospiest patīk, abonēt un atstāt komentāru. Gaidu jūsu atbalstu. Nākamreiz uzrakstiet, ar kuriem bērniem lai dodos. Marla, nāc meitiņ! Marla, nāc meitiņ! Marla! Marla, man karaliene! Tagad karaliene būs īsts darba suns mežā. Kāpēc? Brāli, viņi ir īsti sargātāji. Pat lidojošam putnam uzbruks, naktī neguļ. Koku izsekošanas, pēdu meklēšanas prasme viņai ļoti spēcīga. Ja viņa pamana iespējamu draudu no cilvēka, uzreiz sāk sargāt. Tāpēc šodien mums mežā Marla kundze ir ļoti svarīga, viņa ir arī ļoti spēcīga pret savvaļas dzīvniekiem. Viņa nebaidās ne no kā, tāpēc man ir neierobežota uzticība karalienei Marlai, draugi. Marla, nāc šud skaistā! Šobrīd dārzā nevar redzēt ne acu priekšā, visur ir ļoti tumšs. Bet neko darīt. Taison tēti, vai esi gatavs, dēls? Taisons naktī vienmēr ir tāds brāl kā raķets, skaties. Taisons, 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 Taisons. Viņš nekad neapstājas, vienmēr uzbrukumā mans lauva. Dēls, mēs ejam uz mežu. Uz mežu, mans Taison, es tevis dēļ atdotu visu. Tagad nāc paskatīsimies, Marla. Vispirms ieliksim Marlu mašīnā, brāli. Marla, kāp iekšā? Marla, kāp iekšā, meitiņ, labi. Taison tēti, kas tie ir, dēls? Kas tie ir, dēls? Kur viņi ir? Kur viņi ir? Kur viņi ir? Tagad Taison tēti dogo, vai zini viņas Latviju Amerikā laiž virsū meža cūkām un lāčiem. Ļoti spēcīgi suņi, viņiem ir ļoti attīstīta ožas izjūta, viņi ļoti labi seko pēdām. Starp šīm 3 šķirnēm, kuras es vedīšu, skaties Dogo, Rots. Keina Korso šajā ziņā vislabāko sniegumu rādīs. Taison tēti. Taison, ko viņi saka, dēls? Ko viņi saka, dēls? Nāc, izvedīsim Taisonu ārā. Nāc, Taison tēti. Ja es viņu tagad palaistu vaļā, viņš uzreiz mestos pakaļ šakāļiem, zini? Skaties, tagad viņš jau sāk dzīt pēdas, redzi? Taison, kur viņi ir, dēls? Kur viņi ir, dēls? Kur viņi ir, dēls? Skaties, uzreiz galvu visu laiku uz zemes. Skaties, visu laiku uz zemes. Viņš tagad sajūt smaržu. Te viss ir pilns ar šakāļiem lapsām, viņš sajūt viņu smaržu. Saprati? Katru nakti šitā, šis ir lauva. Mans lauva. Kur ir mans lauva? Nāc, nāc, Taison tēti, nāc. Tagad cerams, viņi mūsu mežā neatstās un neaizies. Mazliet arī no tā baidos, brāl. Jo dienā mēs gājām, viņi nenoķēra, bet naktī esmu pārliecināts, ka viņi noteikti tiem uzies virsū, noteikti noķers, vai ne, Taison? Kur viņi ir, dēls? Kur viņi ir, dēls, mans lauva? Mazliet uzmundrināsim, lai mežā Taison parāda savu īsto sniegumu. Nāc, paskatīsimies.
Viņš grib nākt ar pārējiem bērniem, vai lai visas savāc un vedu kopā. Izveidosim suņu bandu mežā. Tagad, Tyson, tēti, ieliksim tev arī mašīnā. Nāc! Ej, Tyson, ej, dēls, ej! Nu, paskatīsimies. Ej, nu, ej! Tagad, brāl, arī Tyson ir gatavs. Tagad kārta Zeina kundzei. Zeina ļoti labi sargā pret svešiniekiem, ir lieliska. Tāpēc Zeinai tagad jābūt mums blakus, brāl. Zeina, kur ir mana skaistā meita? Kur ir mana lauvene? Kur ir mana skaistule? Dzīvē viņa svešiniekam ar sevi nekad neļauj sadraudzēties. Man ļoti patīk tas Zeinas raksturīpašība. Viņai ir ļoti spēcīgs aizsardzības instinkts, brāli. Mežā viņa arī lieliski darīs savu darbu. Šš! Ej, apstājies, trako! Viņš uzbruk princesei, uzreiz uzvilkās. Apstājies, apstājies, dēls, pagaidi! Tagad mēs ieliksim Zeinu bagāžniekā. Labi, pasties, kā Tysons skatās. Tyson! Brāl, lērām dosimies ceļā, turpināsim mežā, nu, aiziet! Draugi, tagad esam atnākuši uz mežu. Es speciāli runāju klusā balsī. Parāda apkārt, nesam mašīnu jau mazliet iebrauc mežā. Tagad apkārt dzirdam suņu skaņas, dzirdam krakšķi, labi? Visticamāk, ja te ir kāds savvaļas dzīvnieks, tas noteikti jau sajūta mūsu ierašanos pēc smaržas un skaņas. Tagad, kad darba suņi tiks palaisti, sāksies īstā darbība. Pavilkt tai zonu tuvāk. Nu paskaties uz viņu izskatu. Kurš to ieraudzīja, tas muktu 7 kvartālus tālāk. Nu puisīt, nu puisīt, nu puisīt. Tagad nāciet, palaidīsim brāli, nāc šurp. Nāciet man lauvus, nāciet. Nāc. Mašīnas ir laukumā, mašīnas ir ārā, mašīnas. Zeina, nāc, pagaid, Zeina, apstājies. Ej, meitiņ, malacis tu esi. Tagad, brāli. Lēnām apstaigā apkārtni. Lai suņi suņiem iepazīstās. Tagad mēs pilnībā rīkosimies pēc suņu norādēm. Suņiem ir ļoti attīstīta ožas izjūta, tāpēc viņi sekos pēdām. Viņi noskaidros, kas te īsti noticis. Jūsuprāt, kurš no šiem 3 suņiem atradīs pēdas? Tysons, Marla vai Zeina? Gaidu jūs komentārus. Tysons uzreiz sāk izrādīt savu autoritāti, padzies, viņš jau sāk ostīt. Tagad sekosim Tysonam, nāc, paskatīsimies. Mālats, Tyson, tagad es Tysonu mazliet uzkurināšu, bet vai Zeina sāks kauties? Nāc, dēls, Tyson, nāc! Nāc, dēls, nāc! Kur ir Zeina? Tikai lai Zeina mūs nepamet. Zeina, nāc, meitiņ, Zeina, nāc! Zeina! Vai viņa bija redzama, lai pēc tam mums viņu nevajadzētu meklēt? Zeina, nāc! Jā, viņa tur ir, Zeina, nāc, meitiņ! Tagad viņa osta to apgabalu, brāli. Vispirms viņa osta teritoriju. Sekos pēdām, saprati? Pēc tam mēs sapratīsim, kas un kā ir. Starp citu, man var kaut kas paslīdēt garām. Skatieties ļoti uzmanīgi. Ja kaut ko pamanāt, rakstiet komentāros, brāli. Jūs redzēsiet, nu lūdzu, tagad šakāls, vilks, lapsa. Viņi paslēpsies aiz krūmiem un mūs vēros. Redz, Tysons pacēla galvu, nāc. Tysons pacēla galvu uz krūmiem. Pagaidi, paskatīšos. Mēs atnācām naktī, un ja vēl mašīnu nevarēsim atrast, ja mežā apmaldīsimies, mēs te sagaidīsim rītu, jūs zinat? Ak, Dievs pasargā, skaties, tagad visticamāk kāds savvaļas dzīvnieks tur apčurāja, atstāja smaku. Tagad viņi to smaku ostīs un sekos pēdām, vecīt, viņi to smaku meklēs, saprat? Nu, arī Tysons tur pačurāja. Tagad viņi to smaku ostīs un sekos pēdām. Suņi tā darbojas, vecīt. Ja nu kāds mums patrāpīsies ceļā, es tiešām ļoti gribu redzēt, ko viņi darīs. Vai tur ir redzams kaut kas? Redzi, mums vajadzēja vēl jaudīgāku lukturīti, bet tagad mums ir šīs, vecīt. Skaties, viņi jau sākuši tur ostīt, redzi? Viņi tagad kaut ko sauž. Skaties, Marla īpaši čurā tur, kur jūt smaržu.
Arī Taisons dara tāpat. Iemesls ir tas, ka, skaties, Taisons ceļ galvu. Taisons tikko pacēla galvu. Nāc šurp, nāc pagaidi mazliet. Kaut kāda skaņa nāk. No turienes priekšā nāk kaut kāda skaņa, brāl, tā kā putna balss, bet savādāk, kāds dīvains putns. Nāc. Tagad mēs sekosim suņiem neko darīt. Mēs arī neko nepaņēmām līdzi, nezinu, kā sevi aizsargāsim. Dieva ziņā ar mūsējiem mums pietiek. Kaut kāda skaņa nāk, bet motors nāk, paga novirzīsimies no ceļa. Pa galveno ceļu nāk motocikls, draugi. Lai suņi viņu neredz, lai nebūtu kā iepriekšējā Eskos notikumā. Uz šie ir skarbi, viņi nevienu nesaudzē, zināt. Aiziesim prom no šejienes, nopietni. Dēls nepamet mūs, nāc šurp. Marla, Marla. Marla, kur viņi ir, meitiņ? Kur viņi ir, meitiņ? Kur viņi ir, meitiņ? Nu, paskaties. Tagad es nonācu pavisam citā mežā. Es vispār nezinu, kas kur atrodas, brāl. Visur ir ozokoki, kā redzat. Mūsu mežā vienmēr ir šakāji, lapsas, vienmēr. Šeit kaut kas čaukst, nāc paskatīsimies. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Skaties, Zeina iet prom. Bija kaut kāds čauksts, brāli. Pagaid, nāc šurp. Skaties, Taisons ceļ degunu, viņš tā dara, jo kaut ko sajūt, brāli, skaties. Tur bija kaut kas, es dzirdēju čaukstu. Visticamāk, tas devās šajā virzienā. Viņš mūs šobrīd vēro no attāluma, brāli, es pilnīgi pārliecināts. Kad saku attālums, domāju kaut kur šajos krūmos. Starp citu, ja pēkšņi mūsu kāja, tas var pēkšņi uzbrukt mūsu kājai un arī mūsu satvert. Tas, ko mēs tagad daram, ir ļoti riskanti. Nāc, dēls, nāc! Nāc, Taison, nāc, Taison! Kas tas ir? Skaties, te atkal ir kaulu gabali. Un šoreiz diezgan liels kauls, tiešām liels. Lielopa kauls. Osta dēls. Ļoti liels. Nāc! Visticamāk, arī to dzīvnieku viņi ir apēduši tieši šeit. Vai saprati? Visticamāk, viņi ir apēduši, brāli. Tagad es mazliet uzkurināšu suņus. Kur viņi ir, dēls? Kur viņi ir, dēls? O, Taisons, puika, tur ir ļoti bīstami, nāc! Taison, nāc, neej tur iekšā! Nē, tur iekšā, dēls. Vai atkal ieiesim? Ja nu mēs nevaram atrast mašīnu. Dievs! Uzmanība, esi piesardzīgs ar to. Man pamatīgi saplēs muguru. Ja mēs neatradīsim mašīnu, mums būs liela problēma. Taison, nāc ārā, paskatīsimies. Skaties, suņi ož gan no labās, gan no kreisās puses. Tagad es redzu un jūtu to suņos, brāli. Allah. Bet, puikas, lūdzu, ejiet jūs pa priekšu. Neuzgaidiet, ka es būšu priekšgalā, Taisons. Nāc paši. Labi, Taisons jau vien vairāk ceļ galvu augšā. Mēs esam ļoti bīstamā vietā, zini. Ja šeit dzīvnieki mums uzbruktu, zini, mēs paši arī nevarētu izglābties, brāli. Taisons, tu ej cauri ļoti bīstamām vietām. Iesim pa šo ceļu. Visur ir zirnekļu tīkli. Un ērkšķaini brikšņi. Mēs esam iegājuši vietā, kur nevajadzētu iet. Tiešām.
Mēs šobrīd esam ļoti sliktā vietā, brāl. Tyson, pagaidi arī mani, puika. Tyson, puika, pagaidi arī mani, Tyson. Nāc! Labi, viņš šeit kaut ko atrod, brāli. Aha, klausies, atkal kaut kāda skaņa nāk. Atskatīšos. Skaties, viņi sāk skriet ātrāk. Nāc ātri, viņi sāk skriet ātrāk. Šī vieta ir ļoti bīstama. Paskaties, kur mēs esam atnākuši, vai ne? Mēs nonācām šajā laukā, brāli. Oho, kas šī pa vietu, vai ne? Mēs nonācām klajā laukā. Tas, kad ir līdzens, ir labi, vismaz redzēsim, kas tas ir. Ļauj man paskatīties. Uz gaismu. Ja būs kāds acis atspīdums, tas nozīmē, ka šeit ir kaut kas. Tagad es ar gaismu pārbaudīšu apkārtni, skaties. Pašlaik nav redzams nekas, draugi. Pagaid, Taisons, tu aizgāji pārāk tālu priekšā. Viņi varētu mums uzbrukt no aizmugures, saproti? Taison, pagaidi arī mani. Skaties, nofilmē Taisonu. Redzi, viņš kaut ko atrada. Tiešām viņš kaut ko atrada. Skaties! Skaties, pasties uz viņu kustībām. Viņš kaut ko atrada, viņš bija tur ieiet. Skaties, viņš pilnīgi pacēla galvu. Taisons, putns, 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 putns. Taisons, vecī, pilnīgi sajuka prātā, tur kaut kas ir. 100% tur krūmā kaut kas ir. Taisons, putins, 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 putins. Puts, 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 pu! Noķer viņu, puika. Puika, noķer viņu. Noķer viņu, puika. Vecī, tur kaut kas ir. 100%, tur kaut kas ir. Redz tās kustības, paskaties. Nāc tuvāk. Taisons, puts, 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 puts. Kur viņš ir, puika? Kur viņš ir, puika? Kur viņš ir, puika? Skaties, redz, skaties uz ceļu. Redz, dzīvnieks te ir iztaisījis eju, skaties. Tas ir kaut kur aiz tā, brāl, skaties. Redzi? Dzīvnieks to ir atvēris. Taisons savada smaku. Mums jāatrod, pa kurienu tur tikt. Nāc šurp. Bet kā mēs tiešām šeit iekļūsim? Mēs precīzi atradām, kur atrodas dzīvnieki, brāli. Taison, kur viņš ir, puika? Kur viņš ir, puika? Skaties uz Taisona galvu, redzi, skaties. Viņš visu laiku ost, skaties. Viņš savada smaržu. Tas ir kaut kur aiz tā. Mums jāatrod punkts, kur varētu ieiet aiz tā. Kas tas ir, bāc? Aha, tur bija acis, tā pazuda. Tiešām tas aizgāja aiz aizmuguri. Tas ir aiz mums. Tiešām tas aizgāja aiz aizmuguri, brāli. Aiz mums ir viens dzīvnieks. Tas mūs vēro. Pasties, nofilmē šo, ātri. Vai tu redzi ceļu? Skaties. Skaties, tur ir ceļš. Skaties, brāli. Tur ir izveidojusies vēl viena taka. Mēs atradām vietas, kur pārvietojas dzīvnieki. Tieši vieta, kur mēs tagad esam. Dzīvnieku teritorija, šeit viņi mūs ielēns, es jums saku. Viņi visi mūs vēro no kaut kurienes. 100% visi viņi mūs vēro. Skaties, Taisons tagad sajūta tā augšā esošā smarža, redzi vai ne? Viņš iet uz viņu. Taison, putns, putns, putns. Noķer viņu, puika, aiziet. Noķer viņu, puika. Noķer viņu, puika, pietupies, pasties. Aiziet, Taisons. Aiziet, Taisons. Iedod man lukturīt, iedod man lukturīt. Iedod man lukturīt. Taisons izskrēja, lai viņu atrastu. Skaties, viņš devās viņam pakaļ. Tiešām izskrēja Taisons. Taisons izskrēja. Puika, kāpēc tu mūs atstāji sūdrieji, Taison? Tagad viņi mūs tūlīt ielēns no aizmuguras. Nekas, Marla, ir mums blakus. Taisons viņu atrada, brāli. Viņš devās viņam pa pēdām. Taisons šobrīd ir pazudis no redzesloka. Aha. Tiešām, viņš laikam metās tam pakaļ. Laikam viņš metās tam pakaļ, brāli. Marla, skrieniet palīgā Taisonam, ātri! Ātri, Zeina! Ejiet palīgā Taisonam! Aiziet, puika!
Tiešām Taisons ir pazudis. Viņš tur metās pakaļ tam dzīvniekam, kas tur bija. Vai tas bija vilks, šakālis vai laps, es nezinu. Šeit arī nav kur iet, brāli. Kur tas iegāja? Kur viņš ir? Es tur priekšā kaut ko redzēju. Viņš aizgāja pa kreisi. Vai tas bija Taisons vai kaut kas cits? Pašlaik es arī nevaru redzēt, jo nav pietiekami daudz gaismas. Jūs arī nevarat redzēt. Kaut kas aizgāja pa kreisi, brāli. Pievērsīsim uzmanību tam, kas notiek aiz mums. Taisons pazuda, vecīt. Tizo! Nāc dēls, Taison. Tas ir Taisons, viņš metas virsū. Es zinu kliedzienus, skrien Marla. Kas notiek, vecīt? Vecīt, kaut kas kliedz, vecīt. Tiešām Taisons uzbruka. Taisons uzbruka, brāli. Kaut kas kliedz. Bismillahirrahmanirrahim. Taisons, brāli, kaut kam uzbruka. Arī Marla pazuda. Nu, kā mēs te tiksim iekšā? Nu, būtu vismaz paņēmis šauteni. Nāc! Mums jāpieiet ļoti piesardzīgi. Viņi kaut kur šeit cīnās. Bismillah, esi ļoti uzmanīgs. Skaņa nāk no šejienes. Nāc! Skaņa nāk no šejienes. Tizu! Kas notika, puika? Kas notika, vecīt? Vai tu noķēri? Skaties, viņš ir aizbēdzis no Taisona, redz? Jūs tikko dzirdējāt kliedzienu. Vai Taisons viņu sakoda? Nāc, pakaļ Taisonam. Ātri. Kas tas ir, bāc? Kas tas ir, puika? Iznāc, Marla. Vecīt, šeit ir jauns kaula gabals. Kāja sākus sadalīties, viņi ir apēduši kādu dzīvnieku. Vecīt. Jūs redzat? Bismillahirrahmanirrahim. Kur mēs esam nonākuši? Re, tur! Marla skrien! Putns! Noķer viņu, meitiņu. Viņi kliedz, brāli. Viņi vien tieši mums priekšā. Pa kuru ceļiesim, ātri? Vajag brīvu vietu. Tieši priekšā, brāli. Noķeriet viņu. Viņiem bija tieši mums priekšā. Viņi to dzīvnieku ir apēduši, ak vai? Par laimi Marla un Zeina ir mums blakus. Taison atrod viņu. Aiziet, puika! Sagrāb viņu. Aha, skaties uz priekšu, brāli! Uz priekšu, brāli! Viņš kliedz, sauc baru. Viņš sauc bandu. Sauc savus pārējos draugus. Skaties, arī Marla un Zeina izskrēja ārā. Bismillah. Kaut būtu paņēmis līdzi šauteni. Tagad viņš sauc savus draugus. Nu, zini. Taison, kuru ir, puika? Ko? Taison? Atrod viņu, puika. Skaties. Taison dēļ es dzīvību atdotu, puika. Es tev dzīvību atdotu, puika. Tu to apēdīsi. Brāli, nāc pie manis. Mēs esam ļoti sarežģītā vietā, zini? Viņi ir mums priekšā, brāli. Aha, tur pa kreisi.
No kreisās puses kliedz. Aizmugurē. Apstājies, ne pārāk tālu. Neaiziet pārāk tālu, viņi var mums uzbrukt. Neaiziet pārāk tālu. Tieši aizmugurē, draugi. Ak, Taisons, dodas turp. Viņš sajūta smaržu. Skaties uz mums. Patiesībā nav labi, ka mēs aizējam. Ja tur ir vilks, zini? Viņš mūs visus var apmānīt, vai zini? Viņi mūs visus apēdīs. Ja tā ir vilku bars. Abi un tam ir šeit. Oj. Es negribu to pārāk pārspīlēt, bet... Ko? Vai mēs ejam vai atgriežamies, draugi? Rakstiet komentāros. Vai mēs ejam vai atgriežamies? Viņi ir šeit, tieši šeit, brāli. Skaties, Marlausta. Taisons vecais atkal nesas prom, tikko redzējāt, viņa apēda vienu dzīvnieku. Jūs redzējāt? Ak, būtu vismaz arī Nataša paņēmis līdzi. Brāl, nākamreiz noteikti. Es atnāku šeit ar 10 suņiem, tieši tā. Ko es jums saku? Mēs kļūdījāmies ar 3 suņiem, mums vajadzēja savākt tik daudz, cik bija. Vai tur aizmugurē ir kāds? Aktīvs. Es nākšu ar 10 suņiem. Uztaisiet tā, lai šis video savāc 7500 patīk, es nākšu ar 10 suņiem. Mans vārds ir mans gods. Taisons vecais atkal pazud no redzesloka, brāli. Redzēja, kāds suns ir Dogo, nu tagad saprot. Taisons ir aizmugurē. Kur viņš ir? Taison, vai tu atradi dēls? Aha! Aiz mums! Aiz mums! Es jums teicu, viņš ir aiz mums. Vai Taisons viņu ievainoja? Tagad tas ir īstais iemesls, kāpēc viņš kliedz. Viņš sauc savu baru. Vai jūs zināt, ka šobrīd viņa bars mūs vēro no šo koku apakšas? Pievērsiet uzmanību zem kokiem, brāli. Viņi šobrīd mūs vēro. Vai jūs zināt, ka viņi meklē iespēju mums uzbrukt? Viņi šobrīd mūs vēro. Mūsu suņi tagad ir mājas suņi, bet šie dzīvnieki ir meža dzīvnieki. Tu jau nevar salīdzināt viņus ar mūsējiem. Viņi zina visus dabas trikus. Viņi ir ļoti viltīgi. Skaties, tikko skaņa nāca no šejienes, bet dzīvnieks pēkšņi pagriezās turp. Skaņa šobrīd nāk no aizmugurs. Dievs palīdz mums, lai mūsu beigas būtu labas. Brāl, tagad lēnām attālināsimies no šejienes. Tūmā sāk dzirdēt suņu skaņas. Visticamāk sapulcējās vēl citi suņi. Ja sapulcēsies vēl citi suņi, šeit var izcelties īsts kautiņš, vai jūs to zināt? Tagad mēs esam nonākuši tādā vietā, ka es pat nezinu, kā mēs atradīsim mašīnu, ja sāksim skriet. Taisons uz kaut ko ir koncentrējies. Taisons ostajā. Skaties! Taisons osta, brāl. Taisons osta, brāl. Vai Taisons viņu savainoja? Jo pēc pirmās kliedziena, manuprāt, Taisons viņu sakoda. Tas suns aizbēga. Vai arī tas nemaz nebija suns. Vienkārši ierada un pēc tā pateica. Tas bija kāds cits dzīvnieks. Vai arī mēs tikai izsakam pieņēmumus? Nu kā mēs tagad tiksim atpakaļ, vecīt? Kur mēs vispār esam atnākuši? Tas, no kā baidījos, notika, brāli. Tas, no kā baidījos, notika. Nu labi, Taisons nāk uz šo pusi. Visticamāk, tas dzīvnieks ir kaut kur šeit, jo viņš jūt tās smaržu. Un tas ir arī iemesls, kāpēc Taisons ir tāds. Dogo parasti ir medību suņu draugi. Vai sapratāt? Tāpēc, ka viņš ir medību suns. Starp citu, mūsu Taisons ir kastrēts un reģistrēts, lai jūs zinātu. Tikko manas sirds daudzījās, vai zināt? Es zvēru, manas sirds tikko daudzījās. Netālu ir arī ciems, cerams, ka cilvēki nesapulcēsies izdzirdot manu kliedzienu. Tes un reži. Taisons rei, brāli. Taisons rei, brāli.
Paldies Dievam, Marla un Zeina ir mums blakus, un viņas mūs sargā. Taisona tā īpašība ir laba, bet, piemēram, suņi viens otru papildina. Ja viņi mani atstātu un kāds dzīvnieks nāktu un uzbruktu man no aizmugures, kas tad notiktu? Un ja tagad būtu 3 Taisoni, viņš vienkārši aiziet prom. Šie man sargā no aizmugures. Katram no viņiem ir sava īpašība, saprot vai ne? Katram ir savs, tā teikt. Ja viņi nebūtu man blakus, es arī nevarētu mierīgi staigāt. Kāpēc? Jo es neesmu paņēmis līdzi neko, ar ko sevi aizsargāt. Ar savvaļas dzīvniekiem joki nav. Jūs tikko redzējāt, kādu dzīvnieku viņi bija apēduši. Tās, kas apēd šos, apēdīs arī mūs. Brāl, pagaidi minūti. Brāl, tūmā nāk skaņas. Dziedams suņu skaņas. Ceru, ka ciema suņi arī neuzbruks šeit. Bet mēs taču apmaldījāmies. Un ja vēl lukturīšu baterija beigsies, tad mums ir ziepes, draugi. Arī Taisons nav nekur redzams. Ja lukturīšu baterija beigsies, mums būs ziepes. Es nezinu, kur mēs iesim šobrīd. Zvēr pie Dieva tiešām. Ak, Dievs, palīdz mums lūdzu. Zvēr pie Dieva. Mēs skrējām, pēkšņi izskrējām. Es nezinu, no kurienes un kā mēs iesim, ko darīsim, brāli. Pagaidi, mēs taču nekad neesam nākuši pa šejieni. Taison, nāc, puika, Taison. Taisona nav, jā. Taison, nāc! Ha! Viņš ir šeit! Klausies, puika, neatstāj mūs, labi? Atstāj to dzīvnieku tagad. Lūdzu, atstāj to. Tagad izglāb mani, aizved mūs pie mašīnas. Puika, aizved mūs pie mašīnas. Taisons atkal skraida apkārt brāli. Viņš atkal kaut ko sauž. No vienas puses, jūs zināt, es domāju, ka kļūdījos atnākot naktī. Jo ja mēs šeit tiešām apmaldīsimies naktī, mēs nevarēsim izkļūt līdz rītam, līdz uzausīs gaisma. Tad es nezinu, ko mēs darīsim. Arī neko nevar redzēt, brāl, koki ir ļoti augsti. Ai! Bet, manuprāt, visdrīzāk Taisons uzbruktam dzīvniekam, brāli. Un tajā brīdī tas dzīvnieks, būdams veikls un ātrs, aizbēga, man tā šķiet. Kur mēs tagad esam, jā? Brāl, pasties šurp, jā. Ko gudrs cilvēks vispār dara šajā mežā tik agri naktī? Nu, pasakiet. Pagaidi minūti. Es agrāk biju skauts. Mēs arī bijām skauti. Tagad tu nevari iziet cauri. Viss tas apdabals ir pilns ar ēršķainiem krūmiem. Mums vajag kādu klāju vietu. Tur nevaram iziet. Šoreiz mēs visi saskrāpēsimies. Aha, vai šis ir ceļš? Nē. Pagaidi mirkli. Tas izskatās pēc ceļa. Tas nav ceļš. Ak, vai? Abi, kā mēs tagad izkļūsim no šejienes? Dēli, jūs ejiet priekš, ejiet priekš. Nelieciet viņus iekšā, lūdzu. Abi, kā mēs tagad iesim šajos krūmos? Nāc! Bismillah. No šejienes it kā. Izskatās, ka te ir ceļš. Nezinu, uz kurien tas ved. Jebkurā brīdī. Pastāv arī iespēja, ka mums uzbruks. Tas tiešām ir iespējams. Ak, Dievs, ak, Dievs. Ceru, ka mēs nestaigājam pa to pašu vietu atkal un atkal. No tā man arī ir bail. Skaties, te ir vēl viens kauls. Pagaidi, no turienes atskanēja čaboņa. Skaties. Vēl viens kauls. Pagaidi, paskatīsimies. Ejām pa apakšu, brāli. Nāc!
Nāc, Taisons! Nāc, puika! Nāc, puika! Ja mēs tikai varētu atrast to lauku, tu zini. Būtu ļoti labi. Bet tāpat jau laikam. Bet tas bija lauka pusē, mēs taču pēkšņi bijām iegājuši mežā. Es teicu, vai tiešām ir šī vieta? Mēs bijām iegājuši laukā. Kas tas ir? Atkritumi. Es atkal teicu, ka tas ir kauls. Tiešām mēs ejam uzticoties Dievam, draugi. Cerams, ka mēs varēsim iziet, pirms lukturīšu baterija beigsies. Citādi būs problēmas. Vecīt, uz zemes ir ezis! Nē, Marla, nē, Marla! Šš! Ej, Zeina, Zeina, ej prom! Nē, ej prom, meitiņ! Uz zemes ir ezis! Nē! Ātri aizvedīsim suņus prom, tu ej prom no šejienes! Ātri! Ātri, šš! Nē, Zeina! Nē, Zeina! Šš! Nenodariet pāri ezītim, nē! Šš! Ārā! Nē, meitiņ! Ej! Es teicu tev nē! Nē, neaiztieciet ezīti! Vecīt, uz zemes ir ezītis! Viņi ieraudzīja ezīti. Mums jātur suņi. Viņi sakodīs ezīti. Nav pat lāpstas, lai to paņemtu un izmestu. Zeina, ne. Man jānovērš Zeinas uzmanība. Zeina, nāc! Zeina, nāc! Nāc šeit! Nāc, meitiņ! Nāc šeit! Nē, Marla, nāc! Marla, nāc! Marla, nāc! Nē, Taisons, nāc! Taisons! Sasodīts! Nē, ārā! Ej ārā! Nē, meitiņ, skaties, neaiztiec! Brāli, kā mēs tagad aizsargāsim to ezi? Tagad es gribēšu teikt, no kurienes tas ezis parādījās. Nē, meitiņ. Brāli, mums viņu uzmanību jānoveļ. Es pēkšņi sākšu skriet, labi? Es pēkšņi turp skrienu. Zeina, nē, nāc, nāc. 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 Šš, ej ārā. Nāc, nāc. Nāc, puik, nāc. Puik, nāc, puik. Nāc, dēls, nāc. Labi, Marla, nāc. Marla, nāc. Nāc, meitiņ. Nāc, nāc. Nāc. Nāc, labi. Uzreiz pievērsu viņu uzmanību šeit. Beidzot atradām vienu ceļu, paldies Dievam, brāli. Tiešām, vai tu redzēji to ezi? Dievs mūs pasargāja, zini? Pagaid, Zeina kaut ko atrada. Zeina kaut ko atrada. Viņu osta, skaties, es pirmo reizi redzu Zeinu tādu, skaties. Viņu osta. Šeit ir kaut kas. Šeit ir kaut kas. Abi, paskaties uz šīm takām, redz, dzīvnieks tās ir iemīnis. Starp citu, tas varētu būt arī meža cūka. Kur mēs tagad esam nonākuši, bāc? Pagaid mirkli. Skaties, vai tas nav lauks? Vai tas nav lauks? Jā, šis ir lauks. Bet vai mēs atnācām no šejienes vai no otras puses tagad? Nāc šurp! Nē, šis ir cits lauks, vecīt. Vienu minūti. Vai mēs atnācām šeit? Mēs taču atnācām šeit, vai ne? Bet šķiet, ka šie te nebija, vai ne? Draugi! Mēs esam iekūlušies lielās nepatikšanās. Vai tu zini, kas mums tagad jādara? Mums jāiziet uz galvenā ceļa. Bet mēs nokāpām no augšas uz leju. Vienu minūti, brāli. Mēs laikam nācām no turienes, vai ne? Man tā šķiet, ejot taisni pa šo lauku, paskatīsimies, kas būs tālāk. Bet šis taču nebija lauks. Šis nebija lauks, brāli, šis. Kas tas par trokšņi? Atkal kāds dzīvnieks kliedz. Droši vien tas nebija lauks. Ak, Dievs, ak, pravieti! Iesim taisni, paskatīsimies, kas būs. Ja es varētu atrast šo galveno ceļu, es atradīšu arī mašīnu, brāli. Vienkārši turpināsim taisni. Kur ir Marla? Marla, nāc, meitiņ. Nāc, Marla. Nāc, mana laulīt. Nāc! Nāc!
Starp citu, viņš varētu parādīties arī šeit. Neņemiet vērā, ka esmu mazliet atslābis. Es vairs neuztraucos, teicu, lai notiek, kam jānotiek. No guruma. Mēs esam ļoti bīstamā vietā. Brāl, viņš šobrīd kliedz mums aiz muguras. Skaties! Viņš kliedz mums aiz muguras. Viņš ir tur aiz tā koka. Draugi, mēs esam pilnīgi izsmelti. Mēs jau 2 stundas esam ceļā. Paldies Dievam, beidzot mēs to atradām. Mēs esam gājuši pilnīgi pretējā virzienā. Vienu brīdi tur, otru brīdi citur, un vēl mēs gājām ātri. Mēs tiešām bijām pilnīgi izsmelti. Jau 2 stundas meklēju mašīnu. Parādi mašīnu. Paldies Dievam! Beidzot atradām mašīnu. Esmu beigs no noguruma, brāli. Man vairs nav spēka ne ceļos, ne kājās. Es zvēru, esmu pilnīgi izsmelts. Esmu pilnīgi izsmelts, tiešām. Taisān, vecdētiņ, kur tu esi? Nāc šurp, lai es tev samīļoju, dēls. Vai jūs arī esat noguruši? Ha? Jūsuprāt, kurš šodien bija varonis, draugi? Rakstiet komentāros. Marla. Marla kundzē. Jūs zinat, viņa ir veca, 10 gadus veca. Viņa ļoti nogura, vienmēr palika aizmugurē, nogura man meiteni. Viņa neatstāja man vienu, paldies viņai, bet viņa tiešām ļoti nogura, draugi. Āk, mana skaistā meitene. Zeina mašalak bija lieliska, Taisons mašalak bija lielisks. Visi tavu bērni bija lieliski, brāli. Bet manās acīs šodien Taisons bija uzvarētājs tieši savas izsekošanas dēļ. Mašallah, šodien viņš parādīja savas prasmes. Taisons, tu mani tiešām iespaidoji, jā. Vai tu dzirdēji? Tu man tiešām iespaidoji, jā. Mans lauva, malats, lai Dievs tev sargā. Rakstiet komentāros, ar kuriem bērniem nākamreiz, lai nākam, bet, manuprāt, visos mežu video šim Taisonam jābūt mums līdzās, brāli. Tiešām jābūt, jo izsakošanā viņš ir izcils puika. Paldies Dievam, neviens neciet, arī mūsēja neciet, mēs aizgājām sveiki un veseli, bet kādi jūsuprāt bija tie dzīvnieki, kas mums gadījās pretī? Gaidu jūs komentārus. Vai jūs zināt, ka mēs beidzām filmēt, bet viņi turpināja mums sekot? Viņi visu laiku kliedz mums pakaļ no abām pusēm, līdz mēs atnācām. Paldies Dievam, mēs atnācām sveiki un veseli. Viņi mūs visu laiku mums sekoja, un esmu pārliecināts, ka arī tagad viņi kaut kur šeit ir un mūs vēro. Brāli, es eju, vieta, lai paliek jums, lai Dievs jūs sargā, ko lai vēl pasaku. Es esmu nogurs, brāli, iešu mājās, likšu galvu uz spilvenu un gulēšu. Jau ir 3:30 naktī. Nu ko, jūs visi ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.